Hi, my name is Shubi. My friends call me Shube. And fuck you, motherfuckers. Kā tev liekas, kā mūsdienu jaunatne uzvedās šobrīd vecrīgā? Brutāli. Man sauc Elzbet. Egija. Anete. Elzbet. Pēteris. Tīna. Rihards. Renāts. Yeah. Hello. Hello. Riga is the best city to do an Erasmus. Yeah, it's the best one. The cigarette is so cheap. Una buena Cigarettes are very cheap and the food is very cheap. Tas nekas, kas filmē šobrīd? Kas? Tas nekas, kas filmē šobrīd? Nē, nedrīkst šeit nefotografēt un filmēt. Mēs apmeklējām. Mēs šobrīd atrodamies Vecrīgā, bet mēs iepriekš apmeklējām vairākas vietas. Mēs bijām arī ārpus Vecrīgas. Mēs bijām Katoļu ģimnāzijā. Mēs bijām arī H2O ēkā, arī Sebas. Kā tu jūties šokā? Nogurs. Pēc? Daudz staigāju. Tāpēc, ka cik atceros no savas jaunības, tāda kārtība nebija kā tagad. Es redzēju visu, kas jau bija ciet. Un tā kā, man liekas, ka vajag nedaudz ilgāk, jo visu, uz ko mēs gājām, viss jau bija aiztaisīts. Kāpēc ilgāk? Tāpēc, lai tā kā var pastaigāt, jo viss jau bija ciet. Tu redzēji balto pērtiķi? Ko tu par viņu domā? Ak, Dievs, tas, zini, man liekas, tas bija tas no filmas Ape Planet, vai ne? Tas bija Cēzars. Man liekas, viņu sauc Cēzars. Un tiešām laiks džekiem, kas to sadaisīja tik ātri. Un vēl es redzēju to tramvaju, kas brauca garām. Un tur iekšā bija gaismiņas un cilvēki vienkārši kā uz diskotēkā. Man liekas, mēs dzērām visu laiku. Man liekas, mēs, varbūt viņiem ir savas domas par to. Kristaps, varbūt Kristapam ir savas domas. Kristap, Mēs vārds sakot sēdējām Kromvalda markā, izbaudījām visu balto naktu būtību. Viņš stāva, bet viņš bija monumentāli stāvējis. Tas ir tā kā stāvēt pēc 3 tabletēm viegras. Stāvēja vienkārši. Portugal, man! That's the way we do it. From Italy. That's what we're doing from Latvia, always getting fucking drunk. Man, from Poland. Mateus. Cheers. Baigi sāp kakls. Piebremzē. Čau, tu esi ritiņi. Vai tu izbaudīji šovakar balto nakti? Jā. Baltā nakts ir viens no lieliskākajiem festivāliem Rīgā, kas notiek. Un kaut arī daudziem šķiet, ka masu festivāli tas ir šausmīgi garlaicīgi, ir milzīgs tautu masas, bet Baltā nakts ir pilnīgs izņēmums. Mums vajadzētu tikai ieskatīties programmā un nevis iziet Vecrīgā pasīvas ielas. Šovakar bija ļoti haotisks performans visapkārt Rīgai, un viņas īsti nevarēja izsekot līdzi, un tāpēc arī ļoti maz redzēju. Bet man patīk ļoti Nacionālajā teātrī Labirints, kas bija ļoti jauns Rīgai arī, ka varēja iziet visur Nacionālajiem teātrim. Un, es arī tur nebiju iepriekš bijusi, un tas bija tiešām kaut kas pārsteidzošs. Jā. Hello, we're from Spain. Yeah. We chose Riga's Erasmus destiny. Because it's our destiny to learn English and learn another culture and, in Europe. And we are here because the party is very big and the class are very good. Okay, so it's a good place to do an Erasmus. Yeah, it's a good place to go. We prefer to take Riga city because it's not like all the typical Europe cities like London or Paris. Yeah, I don't know nothing about that yet. I know it now. We want to know everything about it. Yeah, we want to know. Un vēl man arī ļoti patika mākonis, kas bija pie brīvības pieminekļa. Tas arī bija no somu veidotājiem, kas jauns Rīgas veido. Tas arī tev patika, vai ne? Tas būtu arī viss. 9 no 10 vērtēšanas kritērijos, jā.
Mēs apskatījām kāds 2 objektus. Tieši tā. Mēs bijām Lačplēša ielā un mēs bijām Blaumaņa ielā. Tur bija tiešām interesanti. Bet kas tas bija tas interesantākais, ko tu redzēji? Īstenībā, zin kā bija mums pie tur alā bija, kas tā bija, Miera ielas svētki, mēs tur bijām koncertā. Jā, tas bija tiešām interesanti. Tas bija forši, tur bija forša mūzika. Interesants pasākums, ļoti daudz cilvēku, apjukums. Es personīgi, man kaut kā īsti šis viss neiet pie sirds. Es labprātāks pasēdāt mājās, bet nu. Sveiki, kā tevi sauc? Inese. Prieks iepazīties, Ines. Tu esi apmeklēji šovakar Baltās naktis kopā ar savām draudzenēm. Neskatoties no tā, ka viena bēg projām, bet tas nekas. Man ļoti patika filmas Pīķeros, kas tika rādīta. Un vēl man ļoti patīk tas mākonis pie brīvības pieminiekta, kas tur top jau ļoti cītīgi, top jau 3 dienas. Tur visu laiku ir cilvēks, ko rosās un dara. Un liels darbs un ir ļoti skaisti. Vai tie ir Pokemon, ko mēs tur ķeram? Jā, mēs esam. Jā? Varētu. Vispār mēs ķeram internetu, bet pieņemsim, ka tie ir Pokemoni. Jūs neķerat Pokemons?